lai pasauli no meteorīta glābtu, lai vairāk ļaužu mēs pulcinātu. Kosmens! Uzminātori! Vēl pēdējā starpa piemērīšanas nepieciešamie uzlabojumi Nogradu ģimnāzijas 11. D klases svētdien uz Rīgu ZZ čempionāta fināli ieradīsies tik zibenīgi un spoži kā meteorīts. Uz Itāliju! Ja pusfinālā ieģērbts līdz nepazīšanai tika arī klases audzinātājs un ģeogrāfijas skolotājs Aigars Kuzmins, arī šoreiz bez viņa spožā vadoņa tērpa neiztikt. Es nebiju ar mieru, joprojām neesmu ar mieru, jo pēc dabas esmu pēc tam savādāks cilvēks, bet katrā ziņā, ko gan klases labad neizdarīs. Viņi vienkārši liek ģērbties tādās drēbēs, pie kurām es absolūti neesmu pieradzis. Tagad viņam ir dzelteni legiņi, kur nespīd sauri. No sākuma viņam bija melnas zeķubikses. Un viņš kategoriski bija pret viņām. Viņš teica, ka viņš viņas nevilks un tā, bet mēs teicām, ka mēs viņas dēļ esam spējīgi ziedoties. Mēs tomēr visu gadu nākam uz ģeogrāfijas stundām. Un tad ir tā reize, kad viņam bija jāziedojas mūsu dēļ. No vecāka automašīnas aptieciņām noķertās polijas sagas kalpos par apmetņiem, tāpat kā puišu hokeja bruņas par supervaroņu aizsargiem. Mums būs tāda lieta, ka mēs viņus samazināsim. Un tad neviens neko neredzēs, un tad mēs uzvarēsim. Man liekas, ka te tiek iesaistīti visas ģimenes. Un viss, kur par pazīstamiem kaut ko var dabūt vai kādam kaut kas mājās ir aizķēries, tas viss tiek atrasts un atnests un daudz lietas tiek aizlienētas. Un ja kādam no vecākiem mājās pazudis urbis vai skrūvis, tad tos droši var meklēt Ogres ģimnāzijā. Mēs diezgan normāli aptīram būvniecības veikalu. Izmantots tiek gan dažādas caurules, gan arī vadi, jo tur būs arī elektronika un paredzēti arī ir specifikti ar dūmiem. Šis ir mūsu klases meteorīts. Viņš tika līmēts ļoti garas stundas, pat 8 stundas dienā. Šādu logo mēs izveidosim virsū viņam. Atzīmētie punkti ir šādas diodas, kuras mirdzēs sarkanā krāsā. Lai to izdarīt, mums ir nepieciešami vadi, akumulātors, turmašīnas. Un mēs viņu visu atslēgsim, mēs izmantojam arī tā, bet viss strādāt, mums vajag arī rezistors. Pievēršot uzmanību spēcefektiem un izskatam, jādomā, vai komanda nav noraizējusies par pašām sacensībām. Bet ko niekus visgrūtākais esot jau aiz muguras. Un kā nekā gada pieredze spēlē savu lomu. Mājas darbi noteikti bija visgrūtākie, jo tur nācās nākt. Svētdienā nācām uz skolu, domājām visu, kā taisīt to radioprogrammu, tas, man liekas, mums to visu izdomāt, tas bija visgrūtākais. Tā kā jau bijām pagājušajā piedalījušies, tad šogad mums bija mērķis tikai tik tālāk. Cerot sagaidīt spožu ierašanos, Zanmo Savierinārs Muskars Tautas balss.